skaņu burvis. Nu, pastāstīšu jums par skaņu, kā tā rodās, kā tā izskatās, par to, ka skaņa var būt saimnes, ko, jā, par to, kā viņa atpūšās, ko viņa dara, kas tad vispār galu galā ir tā skaņa. Un mēs iztēlosimies, ka mēs šodien atrodamies skaņu ierakstu studijā, kā piemēram skaņu ierakstu studijā Alus. Esat dzirdējuši par tādu? Nē, tā ir skaņu ierakstu studija, kas ir vislielākā studija visā Baltijā, ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā un Igaunijā. Un viņi atrodas Rīgā. Es tur esmu bijis, un tur arī brauc ļoti daudz dažādi mūziķi, dziedātāji, kori un orķestri, un visi viņi ieraksta dažādas dziesmas. Un ieraksta dziesmas, kuras pēc tam var dzirdēt rādio, vai filmās, vai reklāmās. Bet, lai ierakstītu dziesmas sākumā, jāieraksta dažādas skaņas, jo bez skaņas jau nekas nesanāks. Un dziesmas ieraksta parasti dažādas grupas un mūziķi. Kādas grupas jūs zināt? Kā jūs klausāties? Tā ir no divspūra. Kā zini? Olas, zini kā? Jā. Citus zēnas zini? Raimond Pāls zini? Jūs zināt Raimond Pāls? Nezinu, ko jūs vēl zināt? Ko jūs zināt? Kādas grupas? Proši saka? Jā. Jā, dažādas grupas, un visi šie mūziķi ieraksta dažādas skaņas. Bet nu sākumā var noskaidrot, kas tad īsti ir tā skaņa un kā viņa rodās. Mēs jau redzējām video, ka skaņa rādās tajā brīdī, ka kaut kas kustējās, vai ne? Un skaidrs, ka tad kaut kas, kad vibrē, tad rodās skaņa. Nu, piemēram, visus daži kā ģitāri izskatās, vai ne? Nu, ģitārai ir stīgas, un kad pārāk stīgas, viņas ļoti ātri kustās. Un tajā brīdī sāk kustēties arī gaiss. Iedomāsimies, ka es esmu ģitāras stīga, un tad man ir pārāk, un tad es ļoti ātri sāk kustēties šīdā te. Un jūs būsiet gaiss. Un tad ir tā, ja es te stāvu blakus gaisam, un mani pārāk, tagad sāk kustēties, tagad arī jūs kustaties, pamēģi kustaties, un tagad arī jūs, un tagad arī jūs, un tagad mēs visi sākam kustēties. Bet pamazām, uzreiz jau mēs nesākam kustēties, gaisa pārvietojas, vai skaņa pārvietojas pamazām, lēnām caur gaisu, un tas notiek īstenībā ļoti ātri, bet tā viņš tā lēnām pārvietojas. Un tad, ja ģitāru stīgu parāda, tas izskatās apmēram šādi. Un tad viņi ļoti ātri kustās uz vienu un uz otru pusi un tādā veidā kustina gaisu. Jūs esat kādreiz ar līnijām mēģinājuši uz galdu malu? Vai ne? Līnijās ļoti ātri kustās un tādā veidā viņi var dzirdēt. Bet es jau teicu, ka skaņu var ne tikai dzirdēt, to jau var arī redzēt. Kā tad ar skaņu redzēt? Nu, pamēģināt tā. Ja es sasitīšu plaukstus, jūs skatāties, vai jūs varat redzēt, kā skaņa aiziet, jā? Pa gaisu. Un skatāties. Kurš redzēja, kā skaņa aizgāja? Tu redzēji, kā izskatījās? Kurš vēl redzēja? Kāds redzēja? Nu, tie, kas redzēja, baigi forši. Nu, es nevarēju redzēt, es kā mēģināju, bet nekādīgi nevarēju saskatīt. Bet skaņa pa gaisu, kad izskatās ļoti līdzīgi, tā kā vilnīši ūdenī, kad ir. Un tas apmēram tā arī izskatās. Es sasitu plaukstas, un tad tā skaņa kā vilnīši iet pa gaisu uz visām pusēm. Bet tas ir skaisti. Nu jā, bet tas ir tad, kad skaņa pārvietojas, ja viņi pārvietojas ūdeni, tā izskatās, bet es teicu, ka skaņa var redzēt, un īstenībā ir dažādi triki, kā var arī redzēt skaņu. Ir speciāli instrumenti un kameras, ar kurām tiešām var nofilmēt, bet tā jau īsti nevar redzēt. Bet, ja mums, piemēram, skaņa iet cauri galdam, vai caur grību, vai arī caur durvīm, vai caur ūdeni, ja mēs uz galdu uzbērtu smiltiņas, un tur skanētu cauri skaņa, mēs varētu redzēt, kā smiltiņas kustās. Jūs gribat redzēt, kā tas izskatās? Un tad smiltiņas zīmē, dažādas zīmē, un tad izskatās šādi. Tā ir tā skaņa, kas tur šobrīd arī skan.
ūdens veidoja un ūdens un interesantos viļņos. Likās, ka viņš uz vietas apstājās vienā brīdī. Tā izskatās, kad skaņa iet caur ūdeni vai caur galdu, un kas smiltiņa zīmē. Un ja augstāka skaņa, augstāk, jo sarežģītākas bildītas zīmējās. Uztaisam, kurš uzsēdīt augstāku skaņu pa mani? Uztaisam augstāku skaņu, kurš uzsēdīt? Parāda augstu skaņu. Uztaisam visu kopā, domāj, zini? Jā, tā izdod augstāku pa mani, jā. Un tagad zemāku skaņu. Kurš uz zemāku skaņu pa mani? Skaņu jūs nevarat, nekādīgi ne. Bet skaņu var ne tikai dzirdēt, ko mēs dzirdējām, skaņu var arī redzēt, bet zināt, ka skaņu var arī sajust. Un tas īstenībā ļoti viegli. Jūs varat sajust tā, ka uzliekat rociņu šeit virsū uz kapla, un jūs varat kaut ko pateikt, piemēram, vienkārši skaitīt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tie, kas māk tālāk pa 6, 7 skaitīt, var skaitīt 8, 9, 10, 11. Jūtu kā vibrē, pirkstiņi trīns tā. 1, 2, 3. Jūtu kā, kas kustās? Jūs maz nemēģināt. Jūs var visas izmēģinājušā, jā? Bet mēs tā arī neiepazīstināmies. Es teikšu, man sauc Jānis, un nezinu, kā jūs sauc. Ja jūs gribat sajust, kā jūsu vārdiņš skan, uzliekat roku šeit virsū, un 3, 4, visi reizē pasakat savu vārdu. Gatavi? 3, 4. Prieks iepazīties. Tu beidzot, mēs zinām, kā mums viens otrs sauc. Jā. Es zinu, kas tas ir svārstības. Tās ir svārstības, jā. Skaņa ir kustība, svārstība, vibrācija. Un arī tad, kad mēs runājam, tur iekšā ļoti ātri kaut kas kustās, un mēs varam sajust. Kā jums šķiet, vai kosmosā ir skaņa? Jā. Domas dalās. Daži saka jā, daži nē. Paceļam roku, kur domā, ka kosmosā ir skaņa. Paceļ roku, kuri domā, ka kosmosā nav skaņa. Kosmosā skaņa nav. Kāpēc nav? Zinu. Varbūt tāpēc, ka tur nav nekādas dzīvus. Kaut kas tur nav, jā. Es jau teicu, ka skaņai vajag gaisu. Un kosmosā nav gaisa. Tāpēc skaņa tur nav. Zini kā, izklausītos, ja es kosmosā jums mēģinātu kaut ko pateikt, tas būtu tā. Neko nevarat dzirdēt, tas tieši tā izskatītos. Mēģināt braukt pilnā skaņībā, neko nevarat dzirdēt. Bet, nu labi, mēs izlidojām kosmosu, tagad atgriežamies atpakaļ uz Zemes. Vajadzētu izkustēties kārtīgi un izlocīt rokas. Un kāds gan labāks veids, kā kopā uzspēlēt kādu mūzikas instrumentu. Tas ir gatavi. Jūs jādara tas, ko jūs redzat ekrānā. 3, 2, 1. Lai šitā procesa spēlē. Ļoti. Un tikai jūs atvežat. Tāpēc ar pirkstiņiem spēlējām. Mālaši ļoti man jums sanāca. Kādas instrumentus mēs tur spēlējām? Ko jūs atpazināt? Bungas. Saucu droši. Gitāra bija, jā. Piano bija klavieres. Pīla bija kaut kāda arī, vai ne? Kāpēc gan ne? Kaut kādi interesanti visādi mūzikas instrumenti, varbūt daudz un dažādi mūzikas instrumenti. Barabāns. Burkāns arī var būt mūzikas instruments. Es domāju, ka nevar. Es domāju, ka burkāns var tikai ēst. Burkāns viedi var būt mūzikas instruments. Ja jūs man neticat, paskatieties paši. No burkāna uztaisīt flautu un spēlēt vai kā stabulijā. Jūs varat arī no piecelties, aiziet uz leduskapu, uzsvērt paņem burkānu, un tad ir pie māmas un tēta. Laiks
kāds celties, ātrāpēs, viņi nezinās, kas tas bija, neko nezinu, pāriest brokastus un doties skolu, mierīgi arī no burkām ir uztaisīt mūzikas instrumenti. Bet turpināsim par skaņu, un skaņa ir tāda īpašība kā atbalsts. Mēs zinām, kas ir atbalsts? Jā, kas tas ir? Eho, jā, teici. Nu jā, atbalsts ir tā skaņa, ko mēs dzirdam ilgi un visu laiku. Vienu to pašu skaņu. Nu, piemēram, kā izskatās atbalsts? Ja es esmu skaņa, čau, tad ir tā, čau, 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 un es savukārt skrienumā, paņīgi skrienumā, tad ir čau, 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 čau. Jūs man ilgi dzirdat, un tā vienā brīdī, es vairs piekas, es vairs negribu skrien. Un tad es vairs neko nesaku. Bet visu laiku, kamēr es skrēju, man patīk no vienas sienas uz otru, līdz griestiem un atpakaļ, visu laiku man var dzirdēt. Atbalsts skaņai ļoti patīk skriet uz visām pusēm, atsisties no sienām un nākt atpakaļ. Un kur vislabāk var dzirdēt atbalsts? Kurā vietā? Lielā telpā. Mežā, nu arī, jā, bet mežā varbūt netik labi. Lielā telpā, ālā lielā var dzirdēt. Sporta zālē lielā var dzirdēt. Baznīcā arī var ļoti labi dzirdēt atbalsts. Aktu zālē varbūt. Aktu zālē, jā. Šeit pat netik ļoti, bet tā arī ir atbalsts, bet netik daudz. Visi atcerās, kā izklausās, kad balons uzsprāksta. Zini, kā balons uzsprāksta? Jā? Daži, kas nezina. Kāds man varbūt pat palīdzēt, atcerēties, kā balons uzsprāksta? Kurš man palīdzēt? Tu gribi? Vai tu gribi palīdzēt? Jā, aiziet. Tā, nu tu stipri, jā? Tu pamēģini. Jā. Dzirdējāt, kā bija? Puf! Un viss! Un nebija nemaz tik ilgi. Un nebija arī nemaz tik skaļi. Bet es jums parādīšu, kā izklausās balons, kad tas uzsprākst dažādās vietās, kur atbalsts ļoti, ļoti daudz. Piemēram, lielā skurstenī. Un tas izklausās šāds. Kā pērkona negaisa skanēja, vai ne? Jā. Un kā būtu ar lielu tukšu istabu. Un tad tas pats balons skan šādi. Ļoti ilgi viņi vēl var dzirdēt pēc tam, ka viņš jau uzsprāja. Bet mēs atrodam uz studijām, ierastu studijās, ir tādas speciālas istabas, kas ir uztaisītas, kur atbalsts nav vispār. Tu saliek visādus šķēršļus priekšā, un tad, kad skaņa mēģina skriet līdz sienai, viņa aizkūp, pakrīt, nokrīt un piekūst uzreiz un nevar viņu pēc tam dzirdēt. Un tad tas balons izklausās šādi. Un viss. Jūs dzirdējāt, pirms tam bija tik ilgi, viņš uzsprākst, tur vēl 10 sekundes vēl skan. Un šādā speciālā telpā, reku tur visādas lietas salikts apkārt, skaņa mēģina tikt cauri, bet nevar, viņi uzreiz apstājās un sapiņķinējās. Tad vēl šādi ir, kad ir skaņa. Ilgi skaņa. Un šādi, kad klusiņā viņš ir. Vispār nevar gan dzirdēt. Tas bija ļoti klusiņā. Un skaņai, protams, ir arī tāda īpašība kā skaļums. Nu, piemēram, ja es gribu zināt, cik es esmu smags, nu, es uzkāpšu uz svariem, paskatos vaidienī, baigi daudz kilogrami, nu, tad es zinu, cik es esmu smags, bet skaņi jau nevar paņemt un uzkāpt uz svariem un nosvērt. Skaņi mēra savādāk. Esat dzirdējuši tādu vārdu decibeli? Jā, ar decibeliem mēra skaļumu. Daudz decibeli būs ļoti skaļi, un maz decibeli būs ļoti klusiņā. Un dabā ir tā, ka, ja kaut kas ir ļoti liels, viņš parasti taisa lielu un skaļu trokšņa skaņu. Kaut kas ir maziņš, protams, skaņa būs ļoti klusa. Nu, piemēram, kā jums šķiet, kas būs skaļāks? Muša, kas lido, vai zilons, kas lido? Zilons, vai ne? Nu, loģiski, jo zilons ir daudz lielāks. Viņš, ka lido, būs daudz skaļāk. Nē, viņš nemāk lidot. Nē. Nu labi, viņš lido, viņš atcerējās, oi, es pat nemāku lidot. Nokrīt zemē, uztais liela blīšķi. Bet tādēļ skaņa, kad iet pa gaisu, arī izskatās tā, ka tad, kad ir klusiņām kaut kas,
Tad bija tie mazie vilnīši. Maziņš vilnīts. Tā būs tā mušķīga. Maziņš vilnīts iet pa gaisu. Tā mēs viņu varam ļoti labi dzirdēt. Bet, ja zilonis nokrīt, tad būs ļoti liela skaņa. Un arī tāpat kā lielas šļakas ar lieliem viļņiem skaņa iet cauri gaisam. Kāds ir jūrā peldējis? Man ne? Protams, ka ir. Jums ir tā, ka jūs ejat jūrā un tad nāk liels vilnis, viņš tā kādi no kājām nost. Ir tā bijis? Vai arī tur nāk vilnis, jūs tā un nokustaties pilnīgi. Arī skaņa var būt tik skaļa ar lielu vilni. Viņu var pilnīgi nogāst no kājām nost. Tieši tāpat kā ūdeni. Tāpēc to ļoti viegli salīdzināt. Bet ja mēs runājam par skaļumu un mūzikas instrumentiem, kā jūs domājat, kas ir pats skaļākais mūzikas instruments? Kaut kas liels noteikti, ne? Kas ir liela instruments? Kāds ir? Čels. Jā, vēl kaut kas lielāks. Kontrabass ir lielāks par čeli, jā, kas vēl ir liels? Droši. Klavieris ir vēl lielāks, jā. Jā? Tik tiešām. Šīs ir ēģeles. Vai kaut kā tikai viena daļa no ēģelēm. Un ēģeles ir vislielākais un visskaļākais mūzikas instruments pasaulē. Ēģeles zina, cik lielas ir. Ja es šeit stāvētu viņām blakus, es būtu šī maziņš. Šitam visi. Ēģeles milzīgas. Un parasti tāpēc viņas var dzirdēt tikai baznīcā, jo baznīca ir tur ļoti daudz vietas, var ēģeles ielikt, un arī tur ir ļoti daudz atbalsts, ļoti labi un skaisti un ilgi viņas skan. Gribu dzirdēt, kā skan ēģeles? Jā, es jums parādīšu. Klausies. Man kāds atpazīja, kas tā patiesi bija? No kāds multens? Nē. Tas nebija no Grīņša. Grīņš spēlē ēģeles, bet šis bija no kā pieredzināt puļi. How to train your dragon. Jā. Ēģeles tik liels, viņas ar kājām spēlē. Redzēt, ar kājām jāspēlē. Viņas ir milzīgas. Dosimies tā. Man suns bieži arī. Viņam patīk manā datorā dzīvoties suns. Viņš tāpat kā jūs, viņam arī patīk vasara, un viņam patīk jūra, un sērfot, un tad viņš pludmalē satiek savu labāko draugu, pandu. Tāpēc man jums ir nākamais uzdevums kopā ar manu suņu labāko draugu. Darīt to, ko jūs redzat. Zini šito? Jā? Panda. Mēs tomēr esam mūsu skaņu ierakstu studijā, un to skaņu kaut kā jau vajag arī ierakstīt. Mēs dzirdam ar ausīm. Datorā, kad ieraksta skaņu, datoram jau ausis nav, vai ne? Un tad izmanto kaut ko šādu. Kas tas ir? Mikrofons, tieši tā. Mikrofons dzird skaņu, un tad viņš par vārdu pasaka datoram, ko viņš dzirdēja. Piemēram, klausties, es taču dzirdēju, ka zilonis lidoja, viņš nokritas zemē, bija liels blīšķis. Tad viņš to pasaka datoram, un tad dators to skaņu var beidzot zināt, kas tas bija. Ir daudz un dažādi mikrofoni. Piemēram, šādi izmanto dziedātāji koncertos, parasti šādas mikrofoni. Tad ir šādi mikrofoni pa vidu, kas ir, filmās varam redzēt, bet arī dzied koncertos. Un šādas esat redzējuši? Strīmeri parasti ir vai YouTube tādas galvas tā. Un ziniet, īstenībā šos te mikrofons, viņas taisa Latvijā. Viņas reāli ražo Latvijā. Es esmu saticis to onkulu, kurš viņas ar rokām lika kopā. Es atceros, viņš to stāstīja. Šis būs foršs mikrofons, uz galda, ko varēs likt, viņš viņu pārdos. Un redz, ka viņas tiešām arī taisa Latvijā. Daudz un dažādi. Es negribas kaut ko parādīt, man nav bija kaut kas tāds līdz. Kas tas varētu būt? Kaut
Salonka, tumbiņas. Tumbiņi. Tu nav kādu boku kaut kādā, varbūt tas ir kaut kāda pagaļ. Nē, nekas neuzstrāja labi. Mikrofons tas varētu būt. Kolonka, vai tas no Roblox kaut kāds? Nē, pagaļ. Tas ir mikrofons! Šīs arī ir mikrofons. Mikrofoni ir tik daudz un dažādi. Arī šāds ir tur mīgs un foršs būt. Ziniet ko? Arī šāds mikrofons šo te izdomāja Latvijā. Un viņi izdomāja, jo, piemēram, ir tik daudz cilvēku kā jūs tagad. Es gribu jums kaut ko pajautāt. Piemēram, kā dzied mūzikas skolā. Kad spēlē varbūt kādu instrumentu. Tu spēlē? Kāds spēlē? Kurš spēlē? Ko spēlē? Instrumentu kādu. Tu spēlē? Ko spēlē? Es nedzirdu. Ko? Es nedzirdu. Paņem te pasaki. Klavieres! Jā! Tad var dzirdēt. Tu saki, ko izspēlē kaut ko? Tu spēlē? Ko? Es nedzirdu. Paņem. Klavieres! Klavieres, jā. Un tā var ļoti viegli pamest kādam. Un tad ļoti viegli ātri pateikt kaut ko mikrofonā, un mēs tālāk. Un tāpēc man jums ir viens uzdevums, ka mēs varam visi reizē izmantot šo te foršo mikrofonu. Un uzdevums tāds, var atpazīst skaņu. Ļoti vienkārši. Es jums atskaņošu skaņu, jums jāzina, kas tas ir. Pacēļ roku, es jums iemetīšu, es jums pametīšu ar mikrofonu, un tad jūs varat pateikt, kas tas ir. Bet nesakat priekšā, jo varbūt jūs pašreiz varat teikt to. Gatavi? Aiziet pirmā skaņa, tur būs viegli varbūt, bet varbūt ne. Šis bija Labs veikins. Labi, palasimies tālāk. Ja jūs zināt, tad ceļat roku, ja? Kur tev būs jāpasaka? Vējš! Nē, metās večī. Vites! Jā, šīs bija vites. Ļoti labi. Labi, klausamies tālāk. Tā. Šis ir vajadz. Spēlē no datora. Jā, šī ir datora. Tā, tagad būs bišķiņ grūtāk. Bet kaut kā jums skolā ļoti labi zināt šo. Šajā pusē būs. Tiekam. Mēs sakam priekšā. Teikana. Teikami, jā. No latviski ir teikami, jā. Izstāsim šādi. Viņa liek uz plīts. Tu parasti Latvāmiņā laukos vēl ir kāds, ka izmanto šādas te. Tā, tagad visgrūtākais. Uzmanīgi kā skolotāji klausās. Nē. Kas? Nē. Krīts. Nē. Šajā pusē, kā zini? Jā. Nē. Neko ne. Tagad zini, zinās. Šis bija grūti, jā. Pēc tam to. Я знаю только по-русски, но это ногти по доске. Tā vēl ar nogiem. Es domāju, ka nē. Es domāju, ka tas ir sīvens. Nē. Kas? Nu, klausies uzmanīgi. Tā. Laukos var dzirdēt. Nu, tādos laukos tiešām. Nē. Spainis, ne? No, spainis tur arī ir, jā. Kāda no govis pienu slaudas. Jā, tieši tā. Man šis ir ļoti grūts. Bet man taču līdzi ir vēl kaut kādas lietas, es domāju, ka mēs varam nedaudz arī padarboties. Jo mēs jau bildē redzējām dažādas mikrofons, man arī dažādas mikrofons, tā kā bildē. Tā arī kaut ko var darīt un cietāt. Man ir kaut kādi instrumenti. Tā
skaņu ierakstu studijā, nu vienai skaņai ieraksta dažādas skaņas un saliek viņas kopā, arī mēs varam uzrakstīt kaut ko. Jūs zināt dziesmu, piemēram, Valēm neguļam? Jā! Valēm neguļam! Jā, forši! Tad mums jau nav mūzikas, vai ne? Tur vajag mūziku, Valēm neguļam. Tāpēc man vajag jūsu palīdzību. Jūs palīdzēsiet man ierakstīt dziesmu? Jā! Jā, kurš māk kopā? Tu māki, ja? Tiešām? Komandu vajag. Taisni, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, parādi. Turpin. Labi, klausamies. Ok, varam dzirdēt. Paldies, Bunga, mums ir. Pagaidām šīs būs kāds. Tā, nāc. Ļoti labi tas sanāk. Atās. Man ir šeit. Ar vienu to. Un tā, labi, liekam. Nu, lēnāk, kā tev. Labi. Vienkārši spēlēt savu līdzi kādreiz. Lūdzu. Tā. Pārādi. Vai šito? Jā, šito. O, šito spēlēt. Tā, spēlēt. Tas dzirdēt? Šito? Jā, ļoti labi. Bungas, tamburinu, šēķerus un kalīnu. Un pagaidām tas viss kopā skan šādi. Un tad izolēsies. Palējam neguļam, palējam neguļam. Un kur nebija teikt, man paģērēs. Paģērēs. Palējam neguļam. Un mēs neguļam. Arī dziesmu studijā ieraksta dažādas dziesmas. Saraksta bungas, klādienerus, ģitāras un pēc tam arī iedziedi. Bet mums ir laiks, mēs varam uzrakstīt zirklu savu modinātāju. Gribat? Jā! Tādu, kas no rīta jums zvana un ceļ augšā uz skolu. Un jūs varat uztaisīt tādu, kādu jūs vien vēlaties. Pamēģinām tātad bungām, kurš bija ierakstīt bungas modinātājus. Tu pārējais nākat un kaut ko citas vēl. Tā, mēs tagad esam modinātāji, jā? Zīks modinātājs. Ļoti labi. Aiziet. Labi, aizies, jā? Kā tu biji? Jā, te. Tā, ne. Tu to spēlēt, tu spēlēties. Tā. Jā, ļoti labi. Aiziet, pagriezties tur. Kāpēc? Aiziet. Nu, kurš gribēs pateikt kaut ko, vai jūs cēlēt augšā? Es par to zinu. Labi, cēlēs augšā. Cēlēs augšā. Skaļāk. Cēlēs augšā. Jā, mums ļoti labi tā. Cēlēs augšā. Cēlēs augšā. Tur jau vietā celsities. Es viņu nosūtīšu, jūs varēsiet viņu dabūt pēc tam kaut kādā veidā. Un tad jūs zvanīs, jauns modināties, jūs gulēsiet cāli un būs no rīta būs. Cēlēs augšā. Cēlēs augšā. Cēlēs augšā. Modināties. Cēlēs augšā. Cēlēs augšā. Jā, un vēl kādu dziesmu vai tu ļoti nāc. Varētu būt kaut kas cits. Jūs
negribat tādu? Skolas zvans. skolas zvans, jā. Skolas zvans. Tas ir skolas zvans, ja? Jā. Mums nav tomēr laicīgs. Nu labi, mēs ierakstījām Pāliem nevajadzēs te rasīt. Mēs ierakstījām savu modinātāju, kur jūs varēsiet dzirdēt. Un tagad atliek jau tikai pastīties pāris, jau ļoti vienkāršas lietas atkārtot par to, kas tad vietā skaņa. Nu pacēl roku, kurš domā, ka pareizā atbilde ir, ka skaņa ir vibrācijas gaisā, ūdenī, vai pacēl roku, kurš domā, ka pareizā atbilde, ka skaņa ir klusums telpā. Vai varbūt vibrācijas kosmosā. Nu tās ir gaisā, ūdenī un priekšmetos. Tas bija vietlais jautājums. Arī super vietlais. Ar ko var ierakstīt skaņu? Ja šitas nebūs pareizs, tad es nezinu. Ar mikseri, kurš domā? Kurš domā, kā ūdens ļoti ierakstīt skaņu? Un kurš domā, ka mikrofonu? Protams, ar mikrofonu ierakstīt skaņu. Tā, kas bija atbalsts? Atceramies, kurš domā, ka tā ir skaņa, ko mēs redzam ar acīm. Jo mēs varējām redzēt skaņu, ja? Nē. Pacēl, kurš domā, ka tā ir skaņa, kas atkārtojas. Ok, pacēl, kurš domā, ka tā ir skaņa, kas uzreiz pazūd. Un pareizā atbilde ir, un tā, kas atkārtojās, mācīšu ļoti labi. Bet tagad ir grūtais jautājums, kurš tad ir visskaļākais instruments? Es teicu, tas ir grūtais. Pacēl, kurš domā, ka klarisīns. Pacēl, kurš domā, ka eņģels. Bet varbūt tomēr visskaļākās palietas? Visskaļākās palietas? Nē, eņģels, vai skaļākās palietas nav skaļākas par eņģeliem. Nu, tie bija viegli tādi jautājumi. Vienkārši sākas par visu palietas, kuras mums teiks. Bet paldies, mīļie, tā būs visu.